lūdzu. Jā, lūdzu. Kaut ko vēlējāties? Vēlējāties? Jo, visi kopā, kas ir šeit ar Geto TV, tātad tūlīt sāksies spēle Vefiņš pret Kalevu. Domāšu, ka jau atkal iemetīs tādu trīni, diez vai. Drīzāk mūsēji, ja Ničenoks ieliks danku tādu kā vēl nekad. Es kopā ar mums tiekamies pēc perioda pirmā. Kāds tavs iespējas, kādai ir jābūt nākotnes Geto TV sējai, ja tev ir jānomaina tāds valis pēdiņās kā Renārs Zeltiņš? Kā tu viņu aizvietot ar kādām īpašībām? Viņam noteikti jābūt atraktīvam, šarmantam, jāprot ārkārtīgi labi komunicēt ar ikvienu cilvēku, lai viņš nāk no geto, lai viņš nāk no Igiciema centra, vai es nezinu, vienalga no jebkurienes, vai viņš atbalstītu Vefu, vai Žalgiri, vai mūsu Valmieru, vai kaut ko citu. Nav pilnīgi, tas nav svarīgi. Viņam tieši tā, viņam vajadzētu patikties visām. Jā? Bet tas tā, easy come easy go. Vai, ja tu kļūsi par Geto TV sēju, vai tu turpināsi neloģisko jautājumu sēriju? Vai tu domāsi ko jaunu un inovatīvu? Man loģiskie jautājumi ir tik neloģiski kā tie neloģiskie jautājumi. Tātad tava jaunā rubrika būs loģiskie jautājumi, ka tu vienkārši uzdos pareizus un konstruktīvus jautājumus intervējumajiem. Jā, nu savā ziņā tie būs pareizi un konstruktīvi, savā ziņā tie atkal būs cilvēkam tādi neierasti. Piemēram, ja es esmu intervējumais, kādu jautājumu tu man uzdod? Ko tagad dari? Filmēju. Nu redzi, kas tā var atbildi vispār. Tev vajag teikt, ja es uzņemu super klipu, kurš kļūst par uzvarētāju nākošajām Geto TV, nezinu, sejām. Man jāsteidz, Čivario, turies. Čau.